Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tev piešķirts īpašs status. Šodienas rakstu vieta. Kā jau Hozejas grāmatā teikts, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu nemīļoto par mīļoto, un tā vietā, kur bija sacīts, jūs neesat mana tauta, viņus sauks par dzīvā Dieva dēliem. Romiešiem 8. nodaļa, 25. un 26. pāns. Šodienas pārdomas. Bībeles valoda ir bagāta ar līdzībām. Viena no tām ir apgalvojums, ka Kristus sekotāji kļūst par dzīvā Dieva dēliem. Tas nozīmē, ka šajā pantā nav runa par dzimumu, kā varētu padomāt, bet par statusu un identitāti. Tas nozīmē, ka gan vīrieši, gan sievietes caur ticību Jēzum ir kļuvuši adoptēti Dieva ģimenē, un viņiem piešķirts īpašs status ar daudzām privilēģijām. Jēzu Kristū tu esi kļuvis par jaunu radījumu. Tev ir piedots. Tev jau šodien pieder mūžīgā dzīvība un mūžīgā sadraudzība ar Dievu. Tu esi kļuvis par mīlētu un aprūpētu Dieva bērnu. Dieva dēla status tev piešķir dievišķu varu, autoritāti un spēku piepildīt tavas dzīves aicinājumu. Tev ir pieejama Dieva gudrības svētā gara dāvanas, kalpošanas dāvanas un gara ieroči. Tev ir iedots viss, lai tu kļūtu bagāts ar svētā gara augļiem un būtu svētīts un kļūtu par svētību citiem. Šodienas lūgšana. Tēvs, es Tev pateicos, ka esi mani pieņēmis savā ģimenē. Paldies, ka esi man sagatavojis dāsnu nodrošinājumu, ka man netrūks nenieka. Patiesi, atrasties dzīvā Dieva dēla statusā ir lielākā privilēģija, gods un svētība. Jēzus vārdā. Āmen.